Mans tētis bija Sovhozā Druva graudu kalds vadītājs, lai nezinātu, cik viņi nolaupīja šo te graudus. Ja, 1 hektārs maksāja 700 latu Latvijas valodā, un šie te Ukrainā šis te Putins paņēma 1 gada ražu, bet mums viņi nolaupīja šie te krustneši 800 gadus šos te ražas, un pēc tam vēl 50 gadus aiz dzelzs priekškara Čērčils ar Rūzveltu 2 brālēni nolaupīja šos te graudus, un vēl tagad Saeima 30 gadus vēl mums iznīcina genocīdā. Tā, kad ir punkts uz i, un es vairāk to necietīšu un neļaušu vairs mani paša nogalināties. Viņi mani tā spīdzina, es katru nakti guļu ar 7 termoforiem pie galvas, pie sirds, pie plaušām, pie dzimuma orgāniem. Viņi sterilizēja Latvijas sievietes īpašajā veidā ar šo rīsa graudiņu raidītāju, militāro raidītāju iznīcināšanai. Tā viņu sauc. Jūs saprotat, ka tāda informācija stāsto cilvēki, ja? Citu loģisku analīzi viņi ņēma, bet patiesībā sievietēm viņa dzemdas dobumā ievadīja šo te rīsa graudiņu Latvijas sievietē, un viņa aktivizēja šo te militāro raidītāju iznīcināšanai tikai tām, pret kurām vēlās. Viņi šīs te ionizējošā starojuma ieročus, viņi mērķiecīgi var mērķēt viņus. Viņš it kā ir klaudu mākonī, ārēji neredzams, bet viņi viņus var speciāli nomērķēt. Tie ir mērķēti ieroči. Paldies vēlreiz. Nu, gan būs jau liela daļa. Paldies. Atslēgas vārdi, lai citas valstis palīdzētu aizsargāt tautai, kurai uzbruk laupītāji ienaidnieki, kā tas ir mums tagad Latvijai, ir atslēgas vārdi Latvijas tauta nosiņo. To pateica viens no šajos uzbrukumos, viens no tiem, kurš bija nedaudz lojāls Latvijai. Tā ka tā. Labi, paldies jums liels, jā.